Tieslietu ministra Edvarda Smiltēna vārdā sveicu jūs Likuma LV 25 gadu jubilejā. Šodien Likuma LV daudziem šķiet pašsaprotama lieta. Atverot datoru vai telefonu, atrast nepieciešamo normatīvo aktu, salīdzināt dažādas redakcijas, saglabāt piezīmes pie pantiem, tas viss aizņem vien dažas minūtes. Taču es vēl labi atceros laikus, kad studēju tiesību zinātnes Latvijas universitātē. Un tad, kad nācās strādāt ar normatīviem aktiem un tiesību zinātņu juristiem, studentiem, tas ir jādara katru dienu, tad bija jāsmeļas informācija normatīvu aktu informācijas sistēmā, jeb NICE. Varbūt kāds ir dzirdējis par tādu izgudrojumu, kas atradās Latvijas universitātes metodiskajā kabinetā. Un tās lietošana prasīja gan laiku, gan pacietību. Savukārt daudz juristi veidoja savas personīgās normatīvu aktu bibliotekas, iegādājoties likuma krājumus grāmatu formātā. Daži kolēģi joprojām turpina tradīcijas un pērk šīs redakcijas joprojām. Tātad ieradumiem arī ir liels spēks, bet mēs ejam uz priekšu. Un man kā juristam ir īpaši viegli novērtēt, cik nozīmīgs ir bijis Likuma LV un visu jūsu ieguldījumus tiesību pieejamībā. Ikdienas darbā par pašsaprotamu esam pieņēmuši iespēju dažu sekundžu laikā atrast spēkā esošo regulējumu, salīdzināt vēsturiskās redakcijas un iegūt uzticamu tiesisku informāciju. Taču nekas nav radies pats no sevis. Aiz Likuma LV stāv cilvēki. Cilvēki, kuri 4. gadsimta garumā ir ieguldījuši savu darbu, zināšanas, profesionalitāti un pacietību. Cilvēki, kuri rūpējušies, lai tiesiskā informācija būtu precīzi, aktuāla un pieejama ikvienam. Cilvēki, kur darbs bieži paliek nepamanīts, jo lietotāji redz rezultātu no procesa. Jūsu darbs ir devis būtisku ieguldījumu ne tikai juridiskajai profesijai, bet arī Latvijas kā demokrātiskas un tiesiskas valsts attīstībai. Jūs palīdzat īstenot vienu no tiesiskas valsts pamatprincipiem, ikvienu cilvēku tiesības zināt savas tiesības un pienākumus. Vienlaikus esmu pārliecināts, ka attīstība neapstāsies. Nākotnē ar vien lielāku nozīmi būs mākslīgā intelekta risinājumiem, kas palīdzēs analizēt normatīvos aktus, izsakot izmaiņām un atrast kopsakarības. Taču arī šajā nākotnē izšķirošais būs cilvēku darbs, zināšanas un profesionalitāte, kādu esat līdz šim arī demonstrējuši visi jūs. Tādēļ šodien vēlos izteikt patiesu pateicību ikvienam, kurš ir veidojis un attīstījis Likuma LV šo 25 gadu laikā. Paldies par jūsu ieguldījumu, atbildību un uzticību savai misijai. Sveicu jūs jubilejā un aicinu nosauktos saņemt Tieslietu ministra pateicības rakstus. 25 gadu laikā portāls Likuma LV ir izveidots kā tiešām lietotājam ērts un ļoti parocīgs rīks, kā atrast visu nepieciešamo. Līdz ar to šajos 25 gados jūs Likuma LV komanda esat dāvinājuši dāvanu mums, visai Latvijas sabiedrībai, ikvienam, kas lieto Likuma LV. Un šodien ir tās brīdis, kurā mēs vēlamies pateikties jums. Līdz ar to jūsu dzimšanas dienā mūsu sirsnīga pateicība par jūsu darbu, par šo kvalitatīvo portālu, un lai izdodas tā turpināt. Es atceros, ka toreiz kā tiesību zinātņu studenti man vajadzēja lasīt likumus, visus likumus. Man toreiz likās, ka ļoti svarīgi izlasīt likumus, lai tu saprastu apmēram to tvērumu. Un es atceros, ka es universitātē metodiskā kabinetā, bibliotekā gāju un tur bija tās datu bāzes abonētas, jo viņas bija pa maksu. Un es disketē saglabāju, un tad es mājā lasīju. Es aizgāju disketē, man bija sarakstīts, man bija 10 likumus izlasīt tur uz semināru vai vēl kaut ko. Tad es aizgāju mājā, ieliku datorā, lasīju un tā tālāk. Tagad tā liekas ārkārtīgi arhaiska lieta. Tad, kad nāca Likuma LV, protams, vajadzēja tā kā pierast acī, ka tur citādāk izskatās. Bet tieši tas, ka tu ar tās nākotnes un pagātnes versijas paskatīties, sevišķi tiem likumiem, kuri bieži ir grozīti un tā tālāk, tās ir tā kā manas mīļākās funkcijas. Protams, man patīk arī, kad ir tie mazie svariņi tur pielikti klāt, un tad tu tā kā redzi, šķirstot likumu, apmēram tu redzi, kuri ir panti ar to, juridisku tādu smagumu iekšā. Ja tur ir tie svariņi, tad tu saproti, ka tur ir apakšā tā judikatūra un ka tur ir ko lasīt.
pēc būtības ikdienas izmantoju tikai vienu - lasīt un skatīties normatīvus aktus. Tas ir viss, kas man vajadzīgs, tas ir tas, kas man patīk un tas, kāpēc es katru dienu eju Likumi.lv. Ministra kabinetu noteikumu apskatīšanu, likumu, meklēšanas, eksportēšanas, dalīšanas. Manā darbā visbiežāk es meklēju tieši normatīvos aktus un tos atrodot, izmantoju tādas funkcijas kā iespēja pārsūtīt linku uz konkrētu pantu. Tas ļoti palīdz sadarbībā ar kolēģiem, kā arī iespēja pieglabāt pie konkrēta panta secinājumus, kaut kādus iepriekšējus tiesu varbūt spriedumu analīzes rezultātus un tam līdzīgi tādā veidā. Likumi.lv man principā darbojas kā tāds apkopojums ar visām tēzēm, zināšanām par konkrētu likumu, kas man būtu jāzina darbā. Un, protams, vēl no svarīgākajām funkcijām ir iespēja iepazīties ar vecajām likuma redakcijām, ar aktuālajām likuma redakcijām un, protams, ar aktuālo tiesu praksi. Manuprāt, joprojām Likumi.lv un tas, ka mums jau tas nav jauns pakalpojums, tas ir jau pakalpojums ar bārdu un tas, cik daudz papildus lietiņas tur ir iespējams. Jā, es jau minēju nākotnes pagātnes redakcijas judikatūru, Eiropas Savienības judikatūru, un tu vari savus mīļākos likumus atzīmēt. Un viņš ir apaudzis ar tādām lietām. Manuprāt, tas ir viens no tādiem labākajiem pakalpojumiem Eiropā cilvēkiem, lai nodrošinātu, ka man ir tiesības zināt manas tiesības. Jā. Viena no katra iedzīvotāja tādām pamattiesībām ir zināt savas tiesības. Un noteikti Likumi.lv ir teicams avots, jeb teicama izziņas vieta, kurā var uzzināt nevien pirmavotu, proti likumu vai ministru kabineta noteikumus vai kādu rīkojumu, bet arī iepazīties ar to, kā tad ir veidojusies vienas vai otras tiesību normas attīstības praksa, ko par to ir teikusi tiesa dažādās instancēs, kas par to ir teikts arī Satversmes tiesas atziņās. Un šai ziņā Likumi.lv kā portāls ir ļoti stipri evolucionējuši pēdējā 10 gadē, pēdējā 20 gadē. Es uzskatu, ka viņi mainījusies par labu cilvēkiem. Mums kļuva krietni ērtāk, ātrāk un sev labākā veida piekļūt šiem normatīviem aktiem, jo, ja es tagad iedomājos, pirms 25 gadiem mums vajadzēja iet uz biblioteku un lasīt Latvijas vēstnesi, tas būtu gan apgrotinoši. Šobrīd es to varu izdarīt jebkurā laikā, 12. naktī, 4 no rīta no sava telefona, datora, un es esmu brīva un es varu zināt savas tiesības. Man patīk, ka visus tiesību aktus var atrast vienu vietu, Likumi.lv, un tev nav jāseko aktu izmaiņām, jo konsolidētās versijas vienmēr ir pieejamas. Tu vienmēr vari paskatīties arī vēsturiskās un arī nākotnes redakcijas. Tas ļoti ērtīgi dienas darbā. 25 gadu laikā salīdzinot, protams, ka tā ir pieaugusi vienkārši nesalīdzināmos apmēros. Turpat nav iespēja tādas rādītājas noteikt, cik ļoti pieaugusi. Jo, ja kādreiz arī uzņēmuma reģistra gadījumā mūsu publikācijas par reģistrētajiem subjektiem saņemt varēja tādā jaukā izdotā laikrakstā, atverot avīzi un apskatoties tad, tikai un vienīgi tad, kad pasts ir pieejams. Tad šobrīd, protams, ar Likumi.lv jauno vietni tas ir pieejams tūlītēji, tiklīdz tas ir nepieciešams. Atceros savu laiku, kad mācījos universitātē, tad mums likumus mēs nesājām līdzi papīra formātā, un tagad to visu var atrast vienu vietu un digitālā veidā. Debesīm nav robežu, un tas, ka jūs esat nonākuši tik tālu, nenozīmē, ka ir moments apstāties. Protams, jo tālāk jūs iesiet, jo grūtāk būs izdomāt, ko vēl tur varētu pielikt klāt. Bet visticamāk, ja jūs kaut ko izdomāsiet, tieši tur nāks tās unikālās, inovatīvās pērles. Atkal kaut kas pilnīgi jauns solis, ja, šajā tiesiskās informācijas nodrošināšanā, kas atkal, kur Latvija varētu būt viena no pirmajām pasaulē, kas kaut ko tādu izdomā, jo tā iemītā taka ir jau nobradāta. Un es novēlu, lai jūs par to domātu un lai jums atnāktu šīs jaunās pērles. Jā, komandai es vispirms vēlu stipru veselību katram, nenogurstošu darba sparu un radošumu, jo dažreiz ieskatoties Likumos.lv šķiet, ko te vairs var izdomāt, ja mēs runājam par vietni, kurā tiek publicēti faktiski normatīvi akti un dažādi rīkojumi. Bet Latvijas vēstneša kolēģi tomēr atrod ik pa laikam vēl kādu iespēju, un mēs zinām beidzamajos gados vienu no jaunām lietām, kas ir nākusi tad Eiropas Savienības tiesas arī spriedumi un atziņas.
Tāpat pašvaldības aizstošie noteikumi. Mēs zinām, ka šogad Latvijas vēstnesim un arī likumi LV ir vēl viens izaicinājums, proti birokrātijas mazināšanas ietvaros. Faktiski ir cenrāžu jautājums, kas kādreiz bija ministru kabineta noteikumi, vēl joprojām daļa ir. Tad turpmāk to izdos ministrijas un iestādes, tas būs administratīvs akts. Un šai ziņā Latvijas vēstnesim arī būs jādomā, kā to tehniski izpildīt un kā to nodrošināt pieejamu arī visai sabiedrībai. Tā kā paldies jums un lai jums nenogurstošs prāts un radošums. Īstenībā, lai būtu jums mazāk likumu, ko grozīt, un lai jums būtu inovācijas, lai jums būtu izaicinājumi, kur augt, ko darīt, un lai visi tie izaicinājumi jums arī izdotos. Nostrādāt vēl vismaz 25 gadus, tikpat produktīvi, tikpat labi un ražini un uzlabojot mūsu normatīvu aktu piekļuvi. Turpināt izmantot mūsdienu tehnoloģijas, inovācijas un jebko, ko piedāvā kā tādu modernu, ērtu risinājumu klientiem, lai padarītu mūsu ikdienas darba vidi tiesiskāku, drošāku un arī vienlaikus atvērtāku, ikvienam pārzinot savas tiesības. Tā ir neatņemama mana darba sastāvdaļa. Meklējam, strādājam ar likumiem katru dienu. Līdz ar to vismaz reizi dienā likuma LV tiešām ir tiek izmantot.